Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu Elža un šodien pagatavošu žagariņus bez olām. Recepti atbalsta internetu veikals Ķēķis LV. Visi virtuves piedarumi vienā vietā. Man vajadzēs augļeļļu cepšanai milti, ūdens, cukurs, sāls, konjaks un cepamais pulveris. Miltu sajāc ar cukuru, sāli, cepamo pulveri, konjakam pievieno nedaudz ūdens un kādu tēju karoti vai ēdamu karoti, lai tā kā atšķaidīt viņu. Samaisa un pievieno atlikušo ūdeni. Man ir doti 50 ml, bet citreiz miltiem vajag mazliet vairāk, tad var pieliet vairāk ūdeni. Un mīklu mīc līdz ir viendabīga. Mīklu lieku maisiņā uz 20 minūtēm. Lūk, mīkla pastāvēja, palika elastīga un tagad ar viņu viegli strādāt. Galdu paberam miltiem un plāni izveltnē. Pēc iespējas plānāk. Ar mīklu ļoti viegli strādāt, viņa ir elastīga, padodās. Un obligāti slotiņu jānoslauk liekos miltus. Jo, ja milti paliks, tad viņa degs eļļā. Cepam pannā lej eļļu un uzkarsē. Pa šo laiku es sagriezīšu strēmelēs mīklu. Šo griežamo nazi var iegādāties internetu veikalā Ķēķis LV. Internetu veikalā atrodas visi virtuves piedarumi un vienā vietā. Žagariņus liek karstā eļļā un apcep dažas sekundes. Jāuzmanās, lai nepiedeg. Gatavus žagariņus liek uz papīra, lai notiek eļļa. Lūk, no 100 gramiem miltiem man sanāca tik daudz žagariņu. Žagariņus pārkais ar pūdercukuru. Šādu desertu pagatavot ļoti ātri un viegli. Laiks pienāca garšot. Tas tik gards, nešķis, kraukšķīgi, garšīgi un sātīgi. Labu apetītu uz tikšanos! Ķēķis LV gaida jūs!